Ir sestdienas vakars, jūs veicina raidījums Es savai zemītei un Daina Bruņiniece, lai šoreiz stāstītu par to, kā saimniekojot radoši, bioloģiski un daudzveidīgi tikt pie gada labākā lauksaimnieka titula Baltijas reģionā. Mūsu ceļš šovakar vedīs uz Kurzemes pusi. Reģiona laureāti piedalījās 7 valstis. Jā. Bet mēs esam Latvijas laureāti tikai. Bet tas jau arī daudz. Mums paliks nesagandēta zeme, tīra vide nākošajām paudzēm. Tas ir ļoti svarīgi tomēr. Mums nav galvenais iegūt to naudu, galvenais tiešām nesabojāt dabu. Tā jūs pārliecība? Pārliecība. Jo, ir jābūt arī tirgumu biznesam, bet tas nedrīkst būt kā primārais. Un tāpēc labāk sēda tīri pārtika un arī citiem to piedāvāja, zinot to, ka viņš mazāk ar naudu izķērnās. Viņam nebūs pēc tam savu veselību jāārstē. Tabletes jāpērk. Jā, uz to vairāk aiziet naudu. Mēs jau to nenovērtējam, kas mums ir ikdienā apkārt. Mums atbrauc kāds kungs no Pampāļiem un gaidīja Rihardu un aicināja viņu uz kafiju, kamēr Rihards atbrauks, un viņš teica, nē, es pastāvēšu sētā, pelpošu jūsu svaigo gaisu. Man likās fantastisks, viņš pat dzīvo laukos, bet izrādās viņiem visapkārt ķīmiju miglu, un viņš iebraucot pie mums novērtē šo svaigo gaisu. Tātad ir lietas, ko mēs vienkārši ikdienā nenovērtējam. Cik liels ir jūsu ganāmpulks? Vasarā būs pār 200. Tas ir nopietni. Un cik es saprotu, tad šie lopiņi ziemo arī tepat gandrīz, ja? Kā tā, ne? Jāsaka tā, ko tad neko jau daudz viņi neprasa. Apvelk elektrisko gan, ieliek pļavā, dzīvo pa mežu, ziemā jup, nevajag kolosāls biznes. Katru dienu jābrauc pie viņiem, katru dienu jābaro, jāapskatās, kas notiek, tā nav, kad nekas nav jādara. Jumtam arī jābūt, noimē jābūt tomēr. Jā, Tādai, jā, bet mums daudz ar dabu palīdz. Mums ir grāvas, ielejas, avoti. Ļoti daudz. Tas tāda veiksmīga sadarbība ar dabu mums iznāca. Valsts arī nāca man pretī, te 98. gadā pusi no šo lopu izmaksām sedza. Toreiz bija tā. Tas bija viens no faktoriem. Godīgi sakot, mums jau bija tās pienu būs, mums bija 14 slaucamās govis, bet mēs sapratām, kad ieguldīt lielu naudu fermas pārbūvēji un visam citam, tas vienkārši mums nav izdevīgi, un daudz apstākļu sakritība bija tāda par labu tam, kad un Riharda tā vēlēšanās bija iepirkt šīs baltās govs no Vācijas. Zeme tāda tie, kas piemērota lielopiem, jo tā zeme ļoti nevienmērīgi kalnu galā jau sakalts visu, lejā vēl traktors grimas nost, un tāpēc vajag zālājas audzināt, un zālāja priekš lielopiem. Un platības liels, te nevienam tā zeme nebija vajadzīga. Mēs pēdējā dienā vienmēr rakstījām iesniegumu, gājām uz pagastu. Pagasts priecīgs, ka ir kāds duraks, kas ņem zemi un maksā viņiem zemes nodokli. Un tā izdevās to zemi savākt arī. Kā jūs raksturot to savu ganāmpulku? Šorleši šķirnu un izdevās pirmais būs izcils eksemplārs, vienkārši aiz nezināšanas, kad ģenētikai šī gadījumā jāpievērš ļoti liela nozīme. Jo no ģenētikas ir apmēram 50% veiksmes un peļņas. Ģenētiskais potenciāls bija tas pamats, kad mums vienkārši veiksmīgi viss aizgāja. Šitas tā ir kaut kad atskrējis, man liekas. Viņi visi nesen atskrējusi. Nedēļu. Jūs jau klāt, pasties, viņš jau kājās nemāk nostāvēt. Māk, pamēģina viņu noķert. Viņš otrā dienā jau tā skrien, ka nevar. Nē, tur tā mamma ragiem man baila. Es respektēju. Redz, kā viņas sargā, viņas palaiž gan tur tos mazos sānsolī, lai uz ceļu paskatās, kas tur vēl. Tur interesanti bija, ka braucāt garām. Tur viss tas bērndārs guļ un viena auklīt tikai klāt. Pārējās mammas ir tālu. Auklīts ar tīru viņu. Viņas izvēlē kaut kā. Teliņi jums ir daudz. Bija labs pavasara laiks, es skatos, kas atzimuši. Vēl jau būs arī. Vēl nav visi. Mums jāapmēram pusi. Viņas aiziet mežā paslēpjas kaut kur viena pati, jā, visu izdara. Bērnu atstāja. Tur arī savi noteikumi viņām ir un bērns guļ un gaida, kamēr mamma atnāks. Viņš neies nekur prom. Un tad tas brīdis jānoģer, jāiespiež krotālī, jānosver, protams, jāapzīmē un viss. Un par to miermīlīgumu, jā, būtībā viņas ir ļoti miermīlīgas, bet arī šīs miermīlīgās govis var satracināt. Jā, mums vienam arī bišķi pat tā karība iebungāja. Jo tas ceļš ir jāapzīmē.
citādi, ja atbrauc kontroli, nav zīmoks nav ausē, tad viņš nav pilnvērtīgs lielops. Jā. Un to numuru var dabūt pirmajā dienā tik ausē, kamēr viņš ir tāds apšņākts, mamma vēl tāda bišķi apšņākt pēc dzemdībām. Un, ja nokavē, tad nekā. Tad nevar nemaz dabūt iekšā, ja bez... Nu, ļoti grūti. Pēc, ka nāk viena. Redzēt, lejā ir avoti, un viņām pa ziemu arī nav jāuztraucās par dzirdināšanu. Tas avots, jebkuriem temperatūras neaizsals nemaz. Kolosāli. Tad jums pa ūdeni arī nav jādomā. Nav. Reku atkal viens plus. Un kamēr baltieši rolē bauda skaidravot ūdentiņu, mums ir laiks palūkot ko citu. Jo vairāk tādēļ, ka Valti ir pirmā certificētā bioloģiskā akvakultūras saimniecība Latvijā. Un savus dīķus saimnieki ir iekārtojuši pateicoties dabas reljefam. Patiesībā tās ir tādas apludināts pļavas. 6 dīķi, 8 hektāri. Un vēl saimniekiem ir ļoti oriģināla zivju māja, kam ir interesanta priekšvēsture un kas kalpo ne tikai zivīm. Atved, tad atrāv vaļā, un viņš iekrīt Var uzreiz atraut baseinā. vaļā šito te? Viņi var nocelt nost un var to zivu ielaist iekšā. Un zivu iekrīt baseinā. Kas grib nobraukt? Pareizi, būtu labs likās. Mēs tādu Mēs maksas atrakcijas tādas ievedīsim, jā. Bet tikai jāatcerās baseinā ielaist ūdeni pirms tam. Mums jau ir, var ieiet pa vienām durīm, iziet pa otrām. Tāpēc mēs kādreiz izdomājam kaut kādu ražošanu taisīt. Jā. Mums PVD prasībām atbilstoši telpa ir. Pirmais sapāt parādījās projekts, un mums vajadzēja pirtiņu arī. Jo braukājām uz blakus pagastu uz pirti, mugursāp, un tad, lai pirtīka izperās, tad, un vēl bitka iekojas, tad tā mugura tiek saglābta. Pirti varētu savienot kopā ar tādu svētdienas māju, un tā tur bija izplānot tur. Eiropas līdzfinansējums, un it kā viss kārtībā, jau skiču projekts uztaisīts, ja tāmi, un šādi tādi saskaņojumi, un 15. maijā, kādā tur bija jānodo, un es 12 gadus jau te biju rāvies, un neslimojas nekā caur ziemas. Un tad vasaras vidū 40 grādu temperatūra, noliek man sargeņģels, man plakaniski, lai es nevaru nokārtot. 2 dienas paguļu, kamēr pāriet termiņš pāri, Cauri. Un tad ir vesels. Ja būtu uzcelta svētdienas māja, tad nebūtu zivmājai nauda bijusi. Tā zivmāja daudz vairāk nepieciešama, jo zivmāja kalpo vismaz 7 veidiem. Tā kā 7 zaķi nošaut būtu vienu šāvienu. Pa priekš jau zivs, ka pa ziemu tiek pārziemot šeit, jo pirms tam mēs ziemojam tādos ziemas dīķīšos, tur mums ūdens izēda. Un ūdelis, un ērglis nāca, un tur nevarēja saglabāt, tik grūti bija. Te baseinos viņas visu laiku priekšā redzams, un tad vēl izdevās kādreiz senos laikos tādu trieci nopirkt par pāris pustopiem. Tik lieli es neesmu redzējis, es redzēju te mazo trieci, kas avotiņos, bet viņi jums... Viņi ir liela. Ko viņi jau kāds mūžīgais zinējis ir pierādīt to, ka cik tālu mēs esam aizgājuši, kad elektrība bija tik kā gandrīz pavelti, ka neviens nedomā par enerģijas taupīšanu. Un šitais pats ūdens sev pumpē augšā. Sievai tur iznāk siltumnīcā, lops var padzirdīt, ka dārz aplaistīt. Un vēl cik mēs esam atkarīgi no elektrības, jo šī elektrība pazūd un mēs esam kā bez rokām. Bet šis ir tā. Viņš ir mūžīgs un nekas viņu nevar sagraut. Nu, bet arī tas, cik jūs tomēr iekonomējat, tā taču ir nauda, vai ne? Tālākais vēl no Ļeņģeradas atvedām tādu Volgas HES maketu, ko varētu elektrostaciju ražot. Šeit ir tāda konferenču zāle, un tur arī jums ir pirts, un esat ar pie tās tikuši. Semināru zāle cilvēkiem pastāstīt par bioloģisko lauksaimniecību un gaļas lopkopību. Daudz popularizējam gan bioloģisko lauksaimniecību, gan gaisa lielo paudzēšanu. Jā, mums brauc lielie autobusi, zemnieku pieredzes apmaiņā. Esam ziemā lauka vidū, vējā, augstumā uzņēmuši, un tad mums prasīja, vai mums nav kāds šķūnītis pastāvēt. Nu, nebija mums tāda šķūnīša, mums vispār nebija neviena šķūņa toreiz. Nu, tad pierreiz tapa šī te zāle, un pat cik mēs vadījām arī Kuldīgas nodaļu, tad mums šeit arī visas mūsu nodaļas sapulces notiek, jo, lai mēs kādu sapulci noturētu Kuldīgā, mums par tāpām jāmaksā. Par tām zivīm runājot, cik liela jums ir šī saimniekošanas joma? Apjoma nav pārāk liela. Līdz 500 kg pagaidām ir gadā pārdodamās zivs un pārējās ataudzējumās. Jo diezgan daudz jau tomēr iznāk arī
pazaudēt dēļ jūras ērgļu, dēļ dzēsēm, zivju gārņiem. Bioloģiski audzētās karpas, līņus, orfas Valtenberga realizē vietējā tirgū. Pēc zivīm ir labs pieprasījums un nozare vairāk vai mazāk atmaksājas. Drusku citādi ir ar gaļas lopiem. Bija jau tāda laika, kas bija ļoti smagi. Starp citu, šiem te gaļas lopu audzētājiem, ka maksāja tur kapeikas un tā. To vajadzētu visu tomēr tā precīzi. Cūkaudzētājs saņem apmēram 10% vairāk cenu nekā Dānijas, Vācijas zemnieks. Cūku zemnieks. Lielopgaļas audzētājs Latvijā saņem kaut ko 2 līdz 10 reizes mazāk kā Vācijas zemnieks. 10 reizes mazāk. Mēs bijām Vācu zemnieku saimniecībā. Steika gabals maksāja 35 eiro. 35 eiro 1 kilograms steika gabals. Kauls, kur mazliet gaļa klāt, bija 17,5 eiro. Mēs labi kaut kur 3-4 eiro varam pa kilogramu gaļas dabūt. Bet vienalga turaties uz ūdens, un es teikšu pie tām labi. Bet tas ir prasa, ko tu esi ēdis. Čiškāk tonkai. Jūs tos cūkaudzētājs pieminējāt. Cūkaudzētājiem valsts vēl iedeva 6 miljonus pēdējo pusotru gadu laikā. Bet cik daudz tā lobarība palielinājās cenā? Bet salīdzinot ar to cenu, kāds tur ir, ja jau tur nevari konkurēt, bet mēs konkurējam pie šitāda cenu starpības, mums pa sliktu, un mums nav neviens, kas mums aizstāv un stāsta, ka mums ir krīze un nes kaut ko. Cūkaudzētājiem krīze, līdz ko viņam bišķi kaut vairāk saņem. Tā nav šķelšanās lopaudzētāja vidū, man liekas, ka jums jātur ka mums tā šķelšanās notiek visu laiku starp visām nozerēm, un kamēr mums nebūs, es nezinu, sākot jau no zemkopības ministrijas attieksmi pret visiem zemniekiem daudz maz vienāda, un arī savā starpā, jo mums visiem šeit ir jādzīvo un jāciena vienam otra darbs un izvēle. Kamēr tas tā nebūs, kamēr šo deķīti katrs vilks uz savu pusi, es nezinu, vai kaut kas mainīsies. Rihards jau sāk vilkt. Nē, mūs visu laiku novilkuši, mēs esam plikiņi. Mums viņš vairs nav tas deķīts nemaz. Nesat jau pliki. Lai mēs vispār tās Eiropas cenas sasniegt, mums vēl drusku visiem ir jāpiespiežās. Bet viņi ir sasnieguši. Graudaudzētāji sasnieguši, piena ceni sasnieguši, tuvu pie Eiropas līmeņa. Lielopgaļas nav. Būs. Es ceru, es 10 gadus jau to ceru, un man visu laiku to stāstu, un nekad viņš nav. Mums ievēd iekšā visādas sūdas, atvainojiet, un to mums baro. Mēs savus teliņus esam spiest vest ārā un nenobarojam šeit, jo nevaram nobarot finansiāli. Ko jūs darat ar to, ko jūs esat izaudzējuši? Ja jums ir, teiksim, pietikusi pacietība visu šo gadu laikā, un to, ka jūs, dzīvojat katrā ziņā, jūs māja ir ļoti mājīga un skaista, jo zivju māja ir ļoti oriģināla un arī skaista. Mājas remontam mēs uzdrošinājāmies paņemt kredītu, pateicoties vācietim, kurš mums tiešām par ļoti labu cenu iepirka šos bullīšus. Un toreiz arī telīts izvešanai, toreiz ņēma gan krustojumus, gan tiešķirni visus. Un mums ļoti laba sadarbība bija, un tas mums deva tādu drosmi paņemt kredītu. Jums tā sadarbība ar Vāciju ir ļāvus to atspērties. Jā. Bet būtībā mēs esam šķirnu saimniecība. Vispirms mēs tirgojam vaisas materiālu, gan bullīšus, gan telītes ataudzēšanai pat Latvijā. Un pēc tam mums iet izvešanai un, protams, ataudzēšanas savām vajadzībām arī. Ja tagad viens pluss ir tas, ka ir izsoļnams nodibinājies. Un tā izsoļnamā... Kur tas ir? Viņš ir Aizkrāklas rajonā. Pateicoties ar tas, ka Turcijas valdība saviem turku zemniekiem iedevusi lielas naudas, lai ievest iekšā, un turki ir izpirkuši gan arī visu Eiropu tukši it kā. Arī Baltiju. Un viņu dēļ ir pacēlusies ļoti cena. Tas ir mazajiem bullīšiem. Tas ir patiesībā labi? Zemniekiem jā, labi. Kaut kā var izdzīvot tad. Bet patērētājiem, kas gribētu nopirkt īstu steiku, tas nav labi. Jo netiek nobaroti buļļi. Bet šobrīd, laikam, ar tā ekonomiskā situācija ir tāda, ka par to naudu, ko jūs nosaucāt, kā pasaulē tiek pirkt šī te... Šis mums izdevīgākais variants. Tā nav taisnība. Bet nākotnē nebūs gaļas Latvijā vietējās. Nākotnē? Viņa jau tagad mums nav. Ir jādomā, tomēr ir uz priekšu. Tāpēc, ka tie bullīši, mazie teliņi... Arī visi piena teļi tiek izvest ārā. Bet otrs ir cilvēku kategorija, kas meklē steiku un gribētu maksāt jebkuru naudu. Un viņš nevar nopirkt viņu. Jūrmalā pa 25 lati maza porciņa ir jāpērk. Bet kāpēc to nevar sakārtot? Kur tur ir bremzi? Mums arī zemnieki, mēs esam nodibinājuši tādu Šarolais Latvija biedrību, kur
Pagaidām mēnesī nokauj 1-2 buļļus un pārdod Rīgas klientiem. Tiešā piegāde, tiešā tirdzniecība. Un vairāk nav pieprasījumu? Kāpēc nevar klaut 5? Mums nav vairāk, arī buļļu nav. Tas ir savstarpēji, jo mums nav garantija, ka mēs tomēr izaudzināsim, ka mēs varēsim nopelnīt uz viņu. Jo līdz, ka mēs sākam barot ar graudiem, tad mēs pavisam aizējam mīnusos. Lai šo bullīti pēc atšķiršanas, mēs pārsvarā visi viņus pārdodam pēc atšķiršanas, ja? Lai mēs viņu nobarotu līdz tai kondīcijai, kā pieprasa tirgus, ir jādod daudz graudi. Pēc plēsuma teorijas ir pēdējie 2 mēneši jābaro kā cūku šis bullīts. Un tas mums ir vienkārši ekonomiski neizdevīgi, jo tad mēs ejam mīnusos, jo mēs jau saņemam ļoti mazu samaksu rezultātā. Mums nemaksā tādu naudu kā Eiropā par šo te bulli. Un tāpēc jau arī neviens necenšas arī tā. Bet kas tomēr liek jums to darīt? Lai ir šīs te uzskaitītās tik daudzās problēmas, grūtības, tā, bet jūs tomēr, jūs ganāmpulks, es saprotu, paplašinās un izcils ganāmpulks. Mēs sabalansējam to, ka bioloģiskā subsīdijas sēdz mūsu zaudējumus, ko mēs ar ražošanu iegūstam. Jo pateicoties Demofarm zinātniekiem, speciālistiem, viņi izvērtēja un izrēķināja līdz santīmam, cik mums izmaksā gaļas ražošana. Un 1 kilograms mums iznāca, ka mums jāpatērē lats 54. Tas ir govs uzturēšana, barības sagatavošana, viss. Es jau saprotu, ka jums katru vakaru, jeb pusdienās ir svaigs, kārtīgs, bioloģisks steiks, un tāpēc jūs tik kārtīgi ziedoši varat izskatīties. Mēs viņu pāris reizes tikai esmu par šiem gadiem viņu nogaršojuši. Mums ir tā nolemts, ka mēs tiksim vaļā no kredītiem veiksmīgi, tad vienu bullīti. Taisīsim lielu pikniku ar visiem draugiem un cilvēkiem, kas mums ir palīdzējuši. Nevar jau sūdzēties tikai, ja? Jo galu galā tā ir mūsu izvēle. Kā mēs varam sūdzēties par to, ko paši esam izvēlējušies? Ja tik slikti, ņem sēji graudus tikai, un būs tev arī labi, Nebūs man labi, man sirdsapziņa to neatļauj, saprot? Viņi audzē tās cūkas. Jā, cūkas mēs arī audzējam. Mums ir nedaudz, mums ir bioloģisks cūkas. Jums ir feinas cūkas, mēs braucām garām, gandrīz grāvī iebraucām. Laimīgās vistas, laimīgās cūkas. Laimīgie cilvēki arī? Jā, līdz ar to cilvēki arī laimīgi. Jā, būtu jau labi, ja cilvēks laimīgs kļūtu no vienas apēstas, laimīgas vistas soliņas. Bet dzīvē jau viss tik vienkārši un viegli nenotiek arī Baltenberga ikdienā. Tāpēc neskaudīsim, bet priecāsimies par viņu padarītajiem darbiem, kas raisa viņos spēku un atkal jaunas idejas. Vispār jūs savā saimniecībā esat ielikuši diezgan daudz Eiropas naudas. Zivju mājas būvēja ir Eiropas līdzfinansējums, traktora iegādēji un apmežošanai. Vēl ir kaļķošana arī. Tad jā, bet tas jau... Bet nav pārāk liels tās summas. Mums paveicās, kad bija Saldas novadā viena bezdarbniece, kas palīdzēja mums tās projekts. Ja cilvēks grib, viņš var atrast laukos darbu. Tas panīkums ir tāpēc, ka nav tā darba. Tā krīze ir daudz ilūzijas sagrāvus cilvēkiem. Ko jūs par visu šo te sakiet? Daļēji jā, bet daļēji cilvēki vienkārši paši nevēlas kaut ko mainīt savā dzīvē. Ir vieglāk iet un prasīt pabalstu. Bet, laikam jau mums katram ir savs dots ceļš. Un mums katram ir sava izvēle, un katra spēkos ir gan atrast darbu. Jā, ir gadījumi, ka varbūt ir bezcerība, es piekrītu, un tur ir vajadzīgi šie pabalsti, bet šī pabalstu sistēma reizēm arī kropļo attieksmi. Baidos, ka izaugs paudze, kas tikai zinās, kā prasīt pabalstus. Ko darīt? Mēs par to sākam runāt. Un tāpēc vajadzētu atgriezties 50 gadus atpakaļ. 50 gadus atpakaļ cilvēks ar, jau 60 gadus, ar vāru, ar viltu, ar draudiem sadzina ciematos, sāģās pēc krievu principu. Latvietis nav pieredzis tādās dzīvot. Un viņš pa tiem 50, 60 gadiem ir pieredzis tai sāģāt dzīvot, un viņš tagad vairs negrib iet atpakaļ pie zemes un strādāt uz savas zemes. Tas ir vistraģiskākais. Otrs piemērs ir vēl šokējošāks. 30 gadus atpakaļ, jebkura tā sāģis ģimene tomēr turēja govi, putns, cūkas bija. Viņi strādāja. Tagad nav vairs tie lopi. Viņi brauc pienu pērk veikalā. Jāpaceļ cilvēku pašapziņa. Tā mums ir nograndēta un tāpēc ar nekas nenotiek.
Es vispār skatos, man, kad Rihardam ar pašapziņu viss ir kārtībā. Jā, noteikti. Tāpēc ar laukos var pastāvēt. Jūs esat atzīti arī dzen. Tagad es pavisam oficiāli lasu par veiksmīgu dalību Pasaules dabas fonda konkursā Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā un iegūto titulu Latvijas gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2010. Vai tas ir tikai diploms vien vai līdz nāca arī kaut kas vēl cits, kas dev to gandarījumu? Nāca naudas balva 1000 eiro mums tika pasniegta un bonusā bija brauciens, lidojums pareizāk sakot, uz Helsinkiem, uz noslēguma pasākumu, piedalījāmies konferencē un šai noslēguma pasākumu godināšanā bijām 7 valstu pārstāvji. Man patīk, ka Rihards teica, pat taksis mums tur bija pa brīvu, pat sagaidīja. Bijām kādā tur Hiltona viesnīcā, nu iedomājieties, tas taču ir ko. Bijām Latvijas vēstniecībā, vēstnieks mūs uzaicināja un piedalījāmies valsts svētku svinībā. Tāda mirkļa dod spēku, vai ne? Noteikti liek paskatīties uz visu ar citām acīm, kā es jau teicu, gan uz savu vīru, gan uz saimniecību, uz visu skatos ar citām acīm. Nu, uz vīru ar citām acīm. Jā. Kā tas ir? Novērtēju viņu citādi, jā. Jo redziet, ikdienā darot, tas ir, tas liekas pats par sevi saprotams, bet kad atbrauc šie eksperti, cilvēki no malas un pasaka, ka tas ir kaut kas labs, ka tas ir skaisti, pats ar notic tam. Tur tik vērtēt tāds, kad mēs to zivīti saražojam nepiesārņojot dabu, kad tie ūdeņi tiek no mūsu laukiem iepludināti dīķī un pēc tam pat nogulsnes, ja viņas pa daudz, mēs viņas izstrādājam uz saviem laukiem. Tad jūs viņus tīrat, jā? Cik es saprotu, ekspertiem tieši šie dīķi ļoti iepatikās, ja, visa tā sistēma, ka tur ir pozitīvi tas, ka tur iet lopi, ja, mums nav speciāli jāpiebaro šies zīves, jo gotiņas pašas to izdara, ja, un... Pagaidiet, kā tas ir? Govs iet peldēties? Jā, tiešām. Bet viņi tur iekakā, un no tām kakām veidojas planktons, ko tai zivē ēst. Citi pērk mēslus un gāž iekšā dīķos, lai barotu zivis, jo savukārt, viss tā barības ķēdīte tur veidojas. Jums ir, teiksim, šīs no laimīgajām govīm, laimīgās zivis turpina vērkt. Viņiem vispār patika, kā viss ir pakārtots viens otram, tas viss kopumā. Bet vēl jau arī ir bites, sapņu bites. Jo, ja nebūs apateksnēts tauriņu ziedus, tad tas lops nebūs tik veselīgs. Tāpēc bites palīdz augt lopam. Dēls, starp citu, šobrīd mācās par biškopi. Viņš ir saslimis ar bitītēm šobrīd. Un šodien brauc pie mums atkal, lai varētu iet pie bitītēm. Tā kā Rihardam ir liels palīgs uzradies. Pavasars jums būs jūs jaunajā mājā, kad ir beigušies šie lielie remonta darbi, kad, kā sacīja Rihards, kad 9 mēnešus jūs staigājāt no vienas istabas uz otru, tas bija apmēram tāds gaidīšanas, bērnu gaidīšanas. Es arī viņu uzskatu par savu 3. bērnu, ja tā drīkst vispār teikt, jā, jo tie 9 mēneši, jā, tiešām staigāja ar saiņiem no vienas stūra uz otru, visu nesāju un darīju, jā, ir jau 6 gadi. Tu redzi, ka beidzot būs tas, par ko tu esi sapņojis, ka tev beidzot būs vanna, ka tev būs duša, būs tualete iekšā. Elementāras lietas, ja. Es nezinu, kāpēc citi domā, ka laukos to nevajag, ja, ka tas ir tikai pilsētniekiem dara, ja, ka laukos jau var tāpat, laukos var bez mazvējās sūdainiem zābakiem staigāt pa istabu un tām pašām drēbēm gulēt. Nav tā, laukos gluži otrādi. 2 reiz vairāk varbūt vajag šo dušu un visas tās labierīcības. Tas ir gandarījums dzīvot sakoptā mājā. Tas bija mans sapnis un tagad turpinās nākošais sapnis apkārtnes labiekārtošana, bet tas nenotiek tik ātri, kā es biju domājusi, jā. Bet viss notiek. Te mūsu šīs reizes stāstam liekam punktu, bet pirms šovakar atvados.
Gribu īpaši sveicināt visus Talsu rajona Balgalis pagasta Dursupas pamatskolas absolventus, manus mīļos skolotājus un skolas biedrus, un esmu pilnvarot jūs visus aicināt 28. maijā. Tiksimies salidojumā, kad mūsu mazā skoliņa svinēja savu 110 gadu jubileju. Es zinu, ka mūs visus ļoti gaida. Tas arī šovakar viss. Paldies, ka skatījāties, bet ja arī kaut ko esat palaiduši garām, tad skatieties mūsu mājaslapā savai zemītei.lv, lai jums rīt balta svētdiena. Visu labu!